nekad mūžā nedomāju, ka es būšu režisors un choreogrāfs. Es domāju, ka es varbūt būšu izpildītājs. Bet dzīve ir piespiedusi darīt to, ko citi nedara, lai darītu to, kas man patīk. Neviens zaļi tā nebrauc kā, brauc brālis ar māsēnu kā, brauc brālis ar māsēnu, kur iegauga ievu krūmu tur, piegrieza kumeliņu tur. Varbūt jūties kādā brīdī nebrīvs, bet tā varbūt ir attīstība. Varbūt, ka no tām nebrīvības sajūtām ir kaut kāda labuma. Jā, jādomā tā. Es domāju, ka brīvība ir harmonija. Ja es paņemu akmeņus saujā un izmetu viņus, viņi ir it kā haosā, bet tā ir kāda augstāka sakārtotība. Tie ir tie apstākļi, kas tev ir apkārt un kuros tu iekļaujies. Ja tu neiekļaujies, un ja tu mēģini laust kaut ko, tad tu neesi brīvs. Brīvībai līdz jānes noteikti ir smārts atbildība. Īstenībā mēs katrs meklējam šīs saistības. Es ļoti daudz prasīju cilvēkiem, kāpēc daudz cilvēku dzīvo pilsētās un nevis laukos. Un tā atbilde bija, ka bail dzīvot laukos, bail no tās vientulības. Tātad viņiem bail dzīvot laukos, jo nebūs šo saistību tik ļoti ar daudziem cilvēkiem. Tad mēs meklējam šo saistību ar cilvēkiem, meklējam šo saistību ar atbildību, un tā ir arī mūsu brīvība. Visatļautība tuvojas haosā. Un tas ir tas, ka visatļautība pārkāp tās robežas, kad es nevis esmu jūtos brīvs, bet es jau ar savu it kā izprasto brīvību traucēju citam. Traucēja cita brīvība, un tad tā jau ir kaitniecība. Viss atkarīgs tikai no sevis paša. Es domāju, arī gan sākot ar personīgo sajūtu, beidzot ar valstisko, ja? Jo mēs varam runāt ļoti daudz un plaši, kā mums te iet, kā neiet, bet acīm redzot, mēs neesam brīvi šeit. Mēs neesam riktīgi brīvi savās sajūtās, ka mums ir jāmeklē citas iespējas. Fiziska, vārda, domu, garīga, ķermeņa, izpausmju, radoša brīvība. Šī ir šīs dienas tēma – brīvība. Kas ir brīvība? Kāpēc ir brīvība? Kam ir vajadzīga brīvība? Un kas ir brīvības ceļa biedri? Vienā rokā atbildība, otrā rokā visatļautība. Jāni Atkromiņ! Kāpēc cilvēkam ir vajadzīga brīvība? Paldies! Mana brīvība ir laiks, šobrīd tas ir laiks uz šobrīdi, jo tad, kad es biju studenti, tad atkal man brīžiem likās, ka man ir pa daudz laika, kad es atnāku mājā, es domāju, nu, ko man darīt. Bet tagad, kad man ir bērni,
Un man ir jāpaspēj būt darbā, man ir jāpaspēj būt mājās, jāpaspēj gan sagatavot, un es arī gribu gleznot, un tad es ļoti izjūtu, ka man nav laiks. Un tā ir darbnīca, tā ir gleznošana, tas ir dārzs, tās ir manas puķis, ko es iestādu un žavēju. Lūk, tā ir mana brīvība. Es izvēlējos strādāt starptautiskajā skolā, ka tas ir savādāk, tas ir tuvāk tai manai būtībai, kā es domāju, kas ir brīvība. Ļaut bērniem būt brīviem, ļaut viņiem apgūt pasauli tā kā viņiem tas ir dabīgi, brīvi. Man liekas, ka cilvēks nekad nav brīvs īstenībā. Kas ir man brīvība? Nebūt Austrālijā. Jo šeit man nevajag uztraukties par tām lietām, ko man vajag maksāt Austrālijā un darīt Austrālijā. Šeit ir brīvdienas, ja? Cilvēks ir ierobežots jau no bērnība gadiem. To, ko viņi ievēro, ko vecāki dara, ko stāsta. Un tad viņi ievēro, ko citi cilvēki dara. Vai šeit es jūtos visbrīvāka. Iekšpusē un ārā. Brīvība ir, kad tu esi dzīves un tu vari priecāties un skraidīt pa āru, brīnīties. Cietums ir, kad tu neesi brīvs un tu nevari darīt, ko tu gribi, tu esi ieslodzījumā. Kā man kā pensionāram, man ir brīvība tagad. Kā dzīvo mājās. Gaidi, kad jau pienāks pats beidzamais laiks. Esam sev klāt. Šis būs mūsu brīvības simbols - lidmašīna. Šī savukārt būs visatļautība. Šī papīra lidmašīna tāda nav izturējusi brīvības un visatļautības savienošanu. Mēs esam teātra sporta ievirzē, lai pajautātu jauniešiem, kas ir visatļautība. Klau! Kas ir visatļautība? Manai māsai bija vīrs, patiešām labs cilvēks, varbūt palīdz, saprotošs, bet kā zem mātes tupelis ir palikts un uzskatavot, ka tu vari apbiežot savu sievu un vari smieties. Es savu māsu zaudēju. Viņai tāda bija kādi 11 gadi vai 9 gadi plus mīnus tāds. Un kad tai dzīvē notika tiesa, viņi tur pieķēra visu to vīrieti, un it kā viņš bija kaudžu tēvs tai meitenei. Un viņš tiesā pat sāka smieties un pateica, kad viņa pati no zara uzkāpa kokā, nokrita no zara un sev pārplēsa. Piemēram, es uzzinu, ka ģimene ir gandrīz 4-5 dienas dzēruši pa liepnu, un ja mājās ir bijuši lopi, un ja kaimiņi pasaka tikai pēc tam 5 dienām, tad es domāju, ko tie lopi tajā karstumā darīšu. Tas jau man liekas tik tiešām nav tas. Rekur, zīme. Mēs visi ļoti labi zinām, ko tā zīme nozīmē. Šeit iebraukt aizliegts. Bet ir cilvēki, kas uzskata, ka šo zīmi dažreiz var apiet.
arī no savas puses vajadzētu atbrīvot savu domāšanu, ka visi ir zagļi vai visi ir sliktie. Ir cilvēki, kas iet pārliecības un ideju dēļ, un tie cilvēki, kas iet ideju dēļ, viņiem ir acis, tas trakums ir, ka dažkārt viņas arī apslāpēs un vairs nemirdz vēlāk, bet, ja turpina mirdzēt, tad mums ir jādāvā savu uzticību, jo politikā ir arī tā, ka tas tev ir kompromiss, zin, tā kā ģimeņu mācībā es eju pats uz nodarbībām, tur var saka, ka kopdzīve ir kompromiss katru dienu, un tad tajā politikā ir tā kompromisa mācība, kurā tev ir jāsadzīvo nevienmēr to mērķi, ko tu gribi, un faktiski izklausās tikai 3 vārdus nomainīt likumā, un tu esi savu izdarījis, ja? Varbūt vajag vairāk kā 3 gadus, lai to izdarītu. Tev ir kaut kā tas jāsasniedz, tas kvorums, bet to brīvības ar citu politikā, brīvā valstī nodrošina tieši tas, ka tie 100, kurus mēs lamājam, ir tieši 100, nevis 1. Jo viens pieņemt lēmumus, tā būtu diktatūra. Tie 100 ir ilgi, viņi tur visādās varas un naudas un kādās problēmās ieslīgst un tā, bet tas gala rezultāts tomēr ir tā brīvība. Viņi nodrošinās vienkārši caur to visu ņigu ņēgu to ņemšanos, galvā, ka mums ir tiesības arī kliegt uz viņiem un teikt, paklau, veči šitā neiet, atlaižam un vēlam jūs no jauna. Tā arī ir mūsu brīvība. Normālā, parastā valstī tā var darīt. Ja kaut kas nenotiek, tad tā kā datorā. Tas restart, viss sāc no sākuma. Varbūt tomēr, ka no šiem ierobežojumiem ir kaut kāda jēga.